Sākoties sarunai par nakti pēc labdarības koncerta, Mareks pateica ko dīvainu. Viņš apgalvoja, ka akadēmijas studenti pārtiek no kartupeļiem vien. Zini, ko es varu pateikt? To, ka tas Džeks, kas runā, ka viņš beigais fail. Jo, man liekas, vienkārši nerūpīja fišku par to, lai viņš pats padzīvo mēnesi te un ēd kartupeļus bļāvienu. Mēs Twitterī varam droši rakstīt, ka mums pārtika šonadēļ nav. Vienīgi kartupeļi pusotra mēneša garumā nav joka lieta, taču studentu vecākiem būtu pāragri satraukties un sūtīt uz akadēmijas sausiņus. Nikolai, Ko? pastāsti, ko jūs šodien ēdāt pusdienās? Ko mēs ēdam pusdienās? Makaronus ar sieru. Salātiem, jā. Yummy. Salātas baltiņas, ka tā prasi. Saldā ēdienu nebija? Anna maizītes uztepus bija. Jā, Anna maizītes uztep. Tātad pusdienās bija makaroni ar sieru salātiem, jā? Nē, ar sieru un salātiem. Jā. Gurķu. Un saldajā? Un saldajā Annas super cepam. Kanēļu bulciņas. Mums ir kausēties siers, saldais krējums, bišķiņu jogurts, marrutki, atkal jogurts, siers, skaldais krējums, viespiens, atkal jogurts, saldētava, nekā nav. Šeit mums ir dārzeņi, gurķi, vēl kas sīpoli, un diles, un ķinešu kapusti, gurķi un atkal kapusti. Tā mēs dzīvojam. Normāli.